Labdien, grupa! Atkal sākam mūsu stundu un sākumā parunāsim ar to, kas jums sanāca ar šo te darba lapu. Jūs man atsūtījāt, gandrīz visi atsūtīja, uzrakstīja to, ko es prasīju, bet nepilnīgi. Tomēr gribu papildināt un pastāstīt, kā vajadzēja. Tātad, kas šeit bija jāraksta? Ļoti pareizi. Doma zīme, sprādzienbīstams. Tātad šādi līdzekļi mums ir uzglabājami tikai tur, kur tuvumā nav siltuma avotu. Tā bija arī jāraksta. Tiek uzglabāts tālāk no siltuma avotiem, tālāk no radiatoriem. Nedrīkst mums likt tur, kur ir radiatori. Nedrīkst likt tur, kur ir kāda krāsns, kamīns, uz kamīna. Nedrīkst likt arī tur, kur blakus cilvēki smēķē, vai kur stāv ieslēgts gludeklis, jā, tur arī nedrīkst. Tieši par šiem te drošības noteikumiem es cerēju, ka jūs arī uzrakstīsiet. Labi, tad par šo mēs tikam galā, jā, skaidrībā, ka sprādzienbīstami tiek uzglabāti tur, kur blakus mums nav siltuma avotu. Papildus, ja šis te līdzeklis, pārsvarā te ir aerozoli, tika uzglabāti vai vienkārši stāvēja uz saules, kaut kādā brīdī mēs nepamanījām, ka tur saules staros stāv, un tie līdzekļi ir pārkarsēti, jūs paņēmāt rokās, jūs turat šo te līdzekli, un šis līdzeklis ir karsts. Vai jūs varat šo līdzekli tagad izsmidzināt, piemēram, gaisa atsvaidzinātāju izsmidzināt vannas istabā? Nē, ja viņš ir karsts, tad mēs nekādā gadījumā to nekratam, ja, un neizsmidzinam, jo kratot, tur veidojas nedaudz cits spiediens, tur spiediens jebkurā gadījumā ir, ja, kratot, tur gaiss tiek iespiest vēl vairāk, ja, un sanāk, kā kratot, mēs varam izsaukt eksploziju, jūs var eksplodēt, vzarvаться, ja, eksplodēt jūsu rokās, tāpēc ar šo ir ļoti bīstami strādāt, ja tas ir pārkarsēts. Šeit arī ir uzzīmēts, ja, ka sprādzienbīstams. Kurā gadījumā tas ir sprādzienbīstams? Tas ir sprādzienbīstams tajā gadījumā, ja tas ir karsts, vai ja mēs mēģinam to vēl vairāk saspiest. Spiest nevajag. Tālāk otrais šīs un šīs, F un F+. Tātad ugunsbīstams, ja, var uzdedzināties. Tieši tas pats, kā ar sprādzienbīstamu. Nedrīkst glabāt tur, kur ir siltuma avoti. Neglabāt tur, kur saules stari un tā tālāk. Vairāk problēmu pārsvarā mums ir ar šo te zīmīti. Spēcīgs oksidētājs. Ko tas nozīmē? Pats pa sevi līdzeklis kā līdzeklis, bet saskaroties ar citiem ķīmiskiem līdzekļiem, piemēram, ja jūs mazgājat sev galdu ar vienu līdzekli, kā jūs nesanāca, vai jums beidzās līdzeklis, vai neiedarbojas tā, kā vajag, jūs iepriekšējo nenotīrījāt, ar ūdeni nenoslaucījāt, bet izmantojat jau to, kur stāv tāda te zīmīte. Oksidētājs reaģējot ar citām vielām, vai tad, kad apkārt ir pietiekami daudz skābekļa, var izsaukt arī degšanas reakciju. Tāpēc mēs nemaisam kopā ar citiem līdzekļiem un arī uzmanīgi ar tiešiem saulestariem un ar uguni. Ja? Tālāk šīs te vides bīstams, videi bīstams, pārsvarā izmantot, piemēram, dezinfekcijai. Kas ir dezinfekcija? Dezinfekcija ir baktēriju iznīcināšana. Tieši sporas paliek. Un kāpēc baktērijas tiek iznīcinātas? Tāpēc, kā līdzeklis ir ļoti, ļoti stiprs un var ietekmēt dzīvo organismu. Tieši tāpēc šeit tā zivtiņa beigta ir, tāpēc šeit arī tas koks bez lapām ir. Ko drīkst, ko nedrīkst? Es jums rādīju video, ja jūs skatījieties tur vienu mūteni, un tur bija parādīts un pateikts, ka šie līdzekļi netiek izmesti vienkārši atkritumos. It īpaši, ja pudelīte ir palicis pavisam nedaudz. Šo te līdzekli mēs arī nejaucam ar citiem. Šo līdzekli mēs neizmetam tāpat vien, mēs neizlējam izlietnēs, mēs varam izmest tikai tur, kur tas stāvēs līdz brīdim, kad atbrauks speciālais dienests un nesavāks šos visus līdzekļus un pudelītes. Tātad nedrīkst izliet vidē, dabā, nedrīkst izliet izlietnēs, nedrīkst izliet zemē, jāsavāc, rūpīgi jāsavāc un jāuzglabā konteineros,
kur tas ir paredzēts, un tālāk jāutilizē atbilstoši noteikumiem, nevis pašiem, bet atbilstoši dienesti to arī izdarīs. Jā. Kaķis te apkārt staigā. Tātad, kas mums ir palicis? Mums ir palikusi šī te zīmīte. Kodīgs, tas nozīmē, kā saskaroties ar vismu vai saskaroties ar rokām, ar ādu. Ādu var kairināt un var sabojāt virsmu, izēst virsmu un arī izēst ādu. Tas nozīmē, ka strādājot ar šiem līdzekļiem, pirmais, un to es gribēju arī šeit izlasīt, pirmais ir jālieto gumijas cimdi, lai jūsu rokas būtu pasargātas. Otrais, ja izmantojam uz virsmas, jāskatās arī koncentrācija. Kādā koncentrācijā mēs varam šo līdzekli lietot. Ja koncentrācija ir pārāk liela, tad virsma var tikt sabojāta. Labāk lietot vai nu norādītajā koncentrācijā, vai nu daudz mazākajā koncentrācijā. Kas attiecas arī uz koncentrāciju, tad par koncentrāciju runāt arī šiem līdzekļiem. Mēs ievērojam koncentrāciju, jo tie arī ir kaitīgi. Šiem līdzekļiem mēs ievērojam koncentrāciju, jo lielāka koncentrācija mēs varam ieelpot, un tad mums labi nebūs. Ja? Un arī šiem līdzekļiem mēs izmantojam koncentrāciju. Mēs skatāmies, kāda ir koncentrācija. Labāk mazākajā vai tieši tā, kura rakstīta pamācība, nelielākā. Ja? Tātad tā. Tālāk, kas attiecas uz šiem krustiņiem? Kaitīgs, ja, kaitīgs kairinošs, tas nozīmē, ka ieelpojot vai nokļūstot uz ādas, pārsvarā ieelpojot, jau uz ādas tad var rasties vienkārši apsartums, sarkanā āda, kairinājums, vai ja mēs ieelpojam, tad arī kairinās mūsu acis, mūsu gļotādu, mūsu degunu un tā tālāk. Ja tāds līdzeklis ir, tad skatāmies, kā mēs varam lietot, arī aizsarg cimdi, ja vajag arī aizsarg maska, ja, respirators. Nedrīkst lietot tur, kur tas ir, kur nevar veidināt telpu, ja, kur telpa ir slēgta, ir tīpaši par šiem līdzekļiem. Nedrīkst lietot tur, kur telpu nav iespējams veidināt. Tikai ar iespēju veidināt, attaisīt logu vai ieslēgt mākslīgo veidināšanu. Un šādi līdzekļi, XN, XI, ja, X-iņiem, un šādi tiek lietoti tikai tad, ja pārējie līdzekļi netiek galā. Ja netiek galā iepriekšēji līdzekļi daudz vājāki, tad mums ir iespēja lietot šos. Bet tieši tāpat, kā tika rādīts multenē, ja kāds aizmirsa, varat vēlreiz apskatīties, ja? Tikai tad, ja iepriekšējie līdzekļi netiek galā ar jūsu traipiem vai jūsu netīrumiem. Tas ir pēdējais glābējs, jā, pēdējais glābiņš. Un par šiem pārsvarā tās ir krāsas, jā, tās ir dažādas arī indes varētu būt, jā, skatāmies uzmanīgi, jo šīs vielas iedarbojas ļoti dziļi mūsu organismā un var izsaukt ļoti nepatīkamās reakcijas, par kurām tālāk būs jācīnās par jūsu dzīvību arī ārstiem. Ja? Tā kā tā. Tieši to es arī gribēju, lai jūs man uzrakstītu. Tā, ar šo te mēs pagaidām pabeigsim. Kādu laiciņu nestrādāsim, bet tas nenozīmē, ka jums ir jāaizmirst par to visu. Nākamnedēļ jums ir paredzēti praktiskie uzdevumi, praktiskais darbs. Mēs tiksimies skolā. Mēs visi tiksimies skolā. Par to es jums vēl personiski uzrakstīšu. Un strādājot ar līdzekļiem, ja jūs redzēsiet kādu no šīm zīmēm, jums būs man jāpastāsta, ko tas nozīmē, ko drīkst, ko nedrīkst darīt, jo tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Tā ir drošības tehnika. Un mēs atceramies, ja kaut kas tika ierakstīts drošības tehnikā, tas nozīmē, ka šīs gadījums jau ir noticis ar kādu no cilvēkiem. Ja tas nebūtu noticis, tad arī nebūtu uzrakstīts. Tātad atceramies, ja notika ar kādu no citiem cilvēkiem, vienmēr var notikt ar jums. Tāpēc šie noteikumi tiek rakstīti. Nākamais, ko es gribu, lai jūs man uztaisītu. Neliela pārbaude no iepriekšējās tēmas.
Vajag, lai jūs ieietu Moodle, ja, un kā parasti mēs meklējam mūsu moduļa nosaukumu, telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai. Pārole šeit būs telpa un vide, bez atstarpēm, maziem burtiem, 3 vārdi kopā. Telpa un vide. Un tā tīrīšanas līdzekļi šīs te tests, ieslēgsiet un ļoti ātri uztaisīsiet. Es šeit likšu laika ierobežojumu. Nevajadzētu būt tā, ka jūs iegājat testā un visu dienu pildat. Nē, šeit ir ap 30 jautājumiem. Šķiet, ka 30 jautājumi. Tūlīt paskatīsimies. Jā, tieši 30. Piemēram, kurš tīrīšanas līdzeklis palīdz atbrīvoties no nāgo lakas traipiem. Es domāju, ka jūs to visu saprotat, zinat un nedaudz atkārtojot varētu arī uztaisīt. Ja? Tātad šo testu es gaidu no jums šodien. Papildu šīm te testam, es ļoti vēlētos, lai jūs Moodle vidē atrastu failu, traipu veidi un to tīrīšana. Un sāktu rakstīt konspektā pirmo tabulu. Pirmais, kas jums te parādīsies. Traipu iedalījums, ja? Jo, šīs te 5 punktiņi, ja? Traipu iedalījums. Jo nākamreiz es jums stāstīšu, kādi traipi ir, kādi traipi var būt, ja? Un kas ir īpaši šajos traipos, jo katru traipu mēs mazgājam atsevišķi, dažiem traipiem ir vajadzīgs īpašais temperatūras režīms, dažiem traipiem ir īpašības, kas skar tieši šos traipus, ja, un diemžēl nav vienotas pieejas, lai varētu izmazgāt absolūti visus traipus vienādi. Ja. Tā kā es ceru, ka jūs sagatavosiet šo te visu, un nākamreiz tātad mēs apspriedīsim. Vēlreiz gribu atgādināt, ka šodien Maikubā es jums ievietošu ziņu par to, kā mums notiks klātienes stundas. Nākam piekdien, 20. datumā, visu dienu mēs pavadīsim skolā. Praktiskajām stundām, neskatoties uz ārkārtas situāciju, ir atļauts atrasties skolā. Lai jūs atbrauktu uz visu dienu, mēs pastrādāsim, ja, nevis katru dienu brauktu skolu, bet koncentrētu vienu dienu. Pastrādāsim praktiski, sāksim ar telpu kopšanu, jo tas arī mums būs eksāmenā, un pagaidām ar praktiskiem darbiem tas ir viss. Pēc tam arī spriedīsim, kas un kā. Pēc tam, kad skolotāji izies no karantīnas, jūs laikam nesat uz karantīnas, ja? Pēc 23. tad vēl mēs plānosim. Tātad uzdevums jums ir skaidrs. Šodien daudz es jūs nenoslogošu. Šodien tā minimāli var teikt, ja? Vēlreiz atkārtojam šo te. Taisam tests tīrīšanas līdzekļi, vēlreiz visi redz, es ceru, ka visi. Vēlreiz mums, es jums Maikubā ierakstīšu vēlreiz pāroli telpa un vide, un viss, nu tad strādājam, viss šodien no tā.